Nu ko, mēs uz to kolka dubulti. Skatīsimies, kā mums šogad viss būs. Gāžam! Līga. Nē, roka nedod. Jā, māsa. Līga. Māsa? Māsa. O, viņam sieva nebija līdzīgs. Arī iespēj. San Diego. San Diego? Kalifornija? Yes. Ok. Ejiet droši, līdz Čau, Ina. Esam tiekamies, es esmu brīdis, droši gatavoties un brīdis. Davai. Vēl šito aizmirst. Jā. Klausies, tu jau vai 15. reizi. Jā. Tiekamies finišā! Hello everybody! Brauks uz finišu, viņš te. 3 dienās ar autobusu līdz kolkai tiekamies finišā! Supotāji redzēja, arī māka ar autobusiem braukāt. Nu, ko lai saka? Es nezinu, cik tur daudz cilvēku, bet šodien atkal ir, nu, droši vien kāds 600 būs, jo viss jau tā kā mēs dosimies kaut kur. Es pat nezinu, ko šoreiz stāstīt vai rādīt kaut ko. Kaut kāds cilvēks, kaut kādu organizācijas. Šitos mēs arī pazīstam, viņi joprojām gan skrien, gan iet, un viņi neredz, bet tas nekas nav svarīgi. Jānoņem soba, bišķi jāatpūtas. Nu, bet, protams, atpūties, jā. Vai kur pacienājies no meitenes, viņa flapjacks kaut kāds garšīgs ir, paņem no viņas, atņem viņa ēdienu, kamēr vēl vār, pēc tam jau vairs nebūs laika ņemt nost. Nu, labi, kaut ko darīsim. Filmētājs filmētāju, pēc tam salīdzināsim, kas sanācis. Čau, Arni! Čau, ciesminieki, Arli! Es beidzot tiekamies. Mēs jau kuru reizi, jau entos gadus, vismaz 5, man liekas, 5 gadi. Vairāk! Zinājāt, jā, vairāk. Tā, jā. 9:37 minūtes, pavisam vairāk tiem nav jāpīkstinās pie reģistrācijas. Nu, kas ir Agneška? Čau. 036, jā. 036, Dina arī, nu, bez viņas jau nekur, kaut kur viņas ir. Uzņemt to, cik jums vajag, cik jūs būsiet izsvīduši. Tātad, nu, vienkārši dzerat, visu laiku dzerat. Entuziasts uz 136 km. Paskatieties, cik viņš labi izskatās. Nākamā lieta, šīs nav sacensības. Kāds viņš būs pēc tiem 136 km. Pasīsimies, vai viņš smaidīs tieši tāpatās. Tos mēs atzīsim. Pirms un pēc tikai salīdz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ejam. Atļaujiet man ārā! Pazvanīja, ja? Nu, visi ejam. Davai, mēs laižamies. Davai, čau. Labi, čau. Atcerījās! Nu, 2024
Kolka dubulti aiziet, bet nu, no dubultiem uz kolku. Šis ceļš nav vieglāks, no otras puses iet vieglāk. Tāds mans ir secinājums. Pūkstens jau zin kāds te jādara? Pagaid, liet pūksteni, tā. Nē, bļambuka nav, tu esi bez vārda, tev nav vārds. Man ir Agne vārds, nu ir reku. 506. Vēlais pieteicies. Ilgi pirmā pieteicos, bet pēdējā samaksāju. Aha, naudas nebija. Naudas taupītājs. Raimijs man nonāk dušiem biežāk kadrā nekā meitenes, tāpēc, ka viņš pieteicās ar mani iet. Nu, ja viņš pieteicās ar mani, tad ja viņš ies ar mani. Pastīsies, jā. Rūta. 470 Rūta. Čau, Rūta. Tagad var ieto. 218. Omā. Simona tā ir. Oh. Tas ir pēc tā vienalga. Tu man jautāji, kāds notiek? Nē, nu Daces arī jāuzmanās. Viņa aiziet. Uzmanīties no meitenēm, viņas iet. Šis pārgājiens ir, mēs uzzināsim par Raimīti visu. Lai kā viņš gribētu noslēpties un neteikt, viņš visu atklās. Par Raimondu viss. Pārgājiena nosaukums, nevis Kolka dubult, bet Raimonds un viņš. Raimondiņš. Raimondiņš. Kamēr mēs ejam, mums rodas dažādas sarunas, bet tas ir tikai pirmos 20-30 km. Pēc tam jau viss pazudīs, sarunas beigsies un ieslēgsies skarbulis. Man liekas, kur tev enerģija šito visu? Visi tā steidzās, es neko nesteidzos. Mums ir noieti 6 km, ja? Fantastiski, 6 km. Jau tikai 130 palikuši. Jā, tikai 130, kur Raimijs saka, nu tā arī būs, tā arī noies. Kas kalnu vietā mums ir? Visi mūsu ieceras, viss pārējais. Smiltis mums tikai ir. Kāds smiltis? Kāds? Liedoks, Zini, ka tev saka, tu esi tik vecs, ka es tevis biju smiltis. Un zini, kāda atbildi ir? Ko? Ne. Bet paskaties, cik to viegli aiz manis ir iet. Šitais nebija dzirdēt. Un kurš no vieglākais bijis no tiem, kas jau bija? Vēl tas vieglākais nav noiets, ja? Nezinu, laikam man pirmais bija ļoti labs. Pirmais ļoti labs bija, jā? Sarunāts. Un tā Ines iet jau 3. gadu. Inesai patīk. Viņa tā, ka es jūtu laimīgi, laimes sajūta man ir. Kad sievietēm prasa, kāpēc jūs brauc uz darbu, lai atpūstos. Kas mājās? Mājās jāstrādā visu laiku. Kaut kas jātais ēst, ķēt ir māja, bērniem drēbes jāguldina. Šeit vienkārši var atnākt. Pilnīgi atpūsties no visa, vai ne? Piekritīsiet? Pareizi, nu. Es saku, Arnis nesamelos. Cik šeit ir kilometri? Šeit ir tikai 18 km. Tā, un mēs runājam ar Lauma. Laumu. Jā. 47, Lauma 47. Zvanat viņai, numurs 47. Sadzeram. Mēs būsim YouTube'ā? Jā, jūs mazu gabaliņu. 4 sekundes, no visa šitā es salikšu 4 sekundes. Tā kā ātri saucat, kas jūs esat? Savus vārdus. Viktors, čau. Viktors. Čau, Iveta. Čau. Tiekamies. Es jums novēlu tik līdz finišam. Lai kas. Čau. Nu, Raimīt, kā es izpurnāts, viss sagatavot, varam iet tālāk, ja? Jauni spēki. Jā. 19. Kolku dubulti kilometrā. Un esam kaut kur Lapmežciemā pāri upītei. Nu ko? 20 km. Jā. Ūdens. Viņas kafimānes. Dzirdēji? Beidzot mums būs. Tā vēl nav bijis, bet mēs esam zivju ēstuvē. Un gaidām zivju saļanku. Apēdām Portugāles kalnā. Šogad drīkst ēst zivju saļanku. Mēs esam nogājuši 30 km un drīz būsim 44. Un atkal ēdīsim. Labu apetīti! Mēs reklamēsim jūsu ēdienu. Vienkārši pasniedz ļoti skaisti. Vai ne? Bet piekrītat, Es to daru speciāli. Malači, jūs esat malači. Mēs iegājām veikalā, papildinājām
ūdens krājums, Klapkalnu ciems. Nu, un ejam atpakaļ uz jūru, nedaudz uzvalkot krokšus kājās. Mēs ejam. Neko gudru nevaru pastāstīt. Vienkārši ejam. Ir noieti 30 kilometri. Paskaties, tu ej pārgainā. Mērcītē jau sanāktu. Pasties, kā ienāk mežā. Kad Arnes ienāk mežā, tā gailens vienmēr ir. Tiltiņš smuks, tiltiņš pāri. Op. Gandrīz uz acīm norā. Labs jau. Vai grūti kokšos iet? Nē, man pošu iet. Tā, kas mums esi? 4-4. Zane! Zane 4-4. Būtu 5-5, teiktu Varakļāni. Bet tā ir Zane 4-4. Zane, kuru reizi tu ej jau? Pirmā. Oh my god! Vēl viens pirmnieks! Nu, un kā? Šogad daudz tādi, jā? Jā, daudz. Nu kā tev tur ir tā pirmā reize? Nu, pagaidām jau viss forši. Jā? Galvenais būt ceļā. Pasties, kā viņi uztaisīja zēku puišas pudeli. Tas ir pilnīgi šļauki, iegāž iekšā. Moderni. Nu, tikko ceļotājs neizdomā. Vai ne? Izrādās. Raimī, mācies no Zanītes, skaties, kā viņi uztaisīja pudelē. Vai kur? Pasties, ne? Vai es tev saku? Sabojājās par šo laiku. Kas tev sabojājās? Mati? Mati sabojājās. Iedomājies, smukai meitenei sabojājās Es zinu, Kārnīts vienmēr filmē. Jā, vienmēr filmē. Zinu, ka mēs neesam tikuši pagājuši, tad mēs netikāmies, vai ne? Nē, es nebiju pagājuši gadu. Tu nebija? Nu reku, tad mēs tagad filmējamies, jā, satiekamies. Mati tiek sakārtot, jā. Tas ir skaisti. Kā tev iet? Nu, slikti. Oh my god! Kas tad, nu? Saula baigi cepina. Cepina, kā tas sauc Čikito. Čau, Zānē. Čau, guļošā princese. Elīze. Zā. Labi. Grūti viņām, jā. Bet kam šodien viegli? Smaida gan, bet grūti. Nekas būs. Mēs esam sasnieguši 44. kilometru. Un nepagāja ne 10 stundas 17 minūtes, jā. Un 45 kilometri mums noiet. Tā kā es domāju, ka visu cieņu puikām. Mana stratēģija līdz finišam, kā katru gadu, nekas savādāk. Nav spēka. Davai, saņemies gaņā, kad ir. Sveiciens tiem, kas tikko ienākuši mūsu nometnē, un sveiciens tiem, kas dodās projām. Atceramies, iečkoties un izčegoties. Vai es redzu Arni? Arni! Viss tāds sprīgani, dzīvelīgi, super! Var redzēt, ka šie cilvēki nav pirmo reizē pīpas jumā. Jūs esat dalīgi. Iesiet viņu YouTube kanālā. Bet visā citādā atpūsies, uzņemat spēkus. Pēdējais dzērieni, cik pārsteigumi. Nereāli sajūt, ne, ka tev visu laiku tā kā kaut kādu superstāru. Vajag kaut kur dibeni nomest. Elektrība augstumos. Droši, aiziet. Vēl viena lieta patiesībā, kas man palīdzēja. Mūsu nometnē prieks jūs viss redzēt. Ejam kaut ko Es apēdīt. tāds pilnīgi rinda izveidojusies pie check-ina. Šobrīd ir atkal pilns, kas jau tāpīt. Tā kā ļoti labi kompresijas zābāk un cits lietas atpūšties, uzņemat mirkli, sagatavojot. Nu kā māsai? Kādai māsai? Draudzē. O, thank you. Arī ir. Kam viņas nav? Tas jau bija sagaidām. Vai ne? Es palūkoju, varētu nedot man laiku pastu un Pēc tam. tai meitei, kas bija, jo Lielā ja viņa pārspēc. Es tev varu, ne? Seksīga gaisma. Intīmais apgaismojums. Jā, malāds. Man patīk, ka tu tā spīd viss. Priekš
šoreiz es teiktu tā, ka man beidzās 20. kilometrā. Gribētos, tur nav kur. Mēs iegājām ciemā ir ūdeni. Mēs iegājām aiz Ragaciema nākošajā ciemā. Plieņciems vai kaut kas tāds tur bija. Ne, Klapkalnciems. Mēs iegājām, tur ir kafēnīca un veikaliņš. Mēs iegājām, tur nopirkām, un tas ir 15 kilometri līdz šejienai. Bet Arnis nogāja 15 kilometrus ar krokšiem. Mēs jau gatavi drīz iziet. Tikko ienākuši nometni, iziet tumšāks. Ēdiens. Iesildaties, atsildaties, uzņemat enerģiju spēkus, baudiet vakarības. Vizio teltī joprojām mazliet rinda. Darbiniekam viņš papildina vīnogu. Paņem paties, gandrīz neizdās, atnes vēl vairāk. Jā, brīnišķīgi. Aiziet. Lūdzu, šampānieti lūdzu finišā. 89, tas viņš. 89. 89 mēs to pagājuši nodēvējām. Atceries? Nē. Cik atceros, ka man negribēja dot ikarus. Negribēju dot ikarus? Nē. Un šampānieti glāze negribēja dot. Es tev speciāli lēju. Es tev speciāli lēju. Ar zilu striķīti. Ir iestājusies nakts. Ar labu nakti, draugi, ar labu nakti. Ar labu nakti. Pieteikumiem. Nu, davai, tagad buļļoniņu paņem līdz uz nakti. Un uz nakti paņem. Uz nakti arī, jā? Paņem līdz tas sāļi, tev vajag. Nākamajā nebūs, ne? Teica, lai redz. Mani redzēs pa gabalu. Peter, paturi. Pa gabalu redzēs visi. Tad jūs ziniet, ka tas esmu es, vai ne? Dzirdējis, esmu vislabākais. Cintie, es esmu vislabākais. Vislabākais Cintie. Man par to galvenais, protams, nekas nepienākās, jo es esmu vislabākais. Arnis aiziet 21:15. Tiekamies Mērsagā. Un noteikti kolkā, 100% tur. Nu, nav, jāiet. Nu, redzat, kā Arnis izskatās labi. The best of the best. Un es jums teicu, ka tā būs. Tu redzi? Nē, viss labi. Tevi rītīgi var redzēt, tā kā Ziemassvētku eglīti. Arnīts ir... Sekojiet gaismai, sekojiet gaismai. Viņa iet uz priekšu. Labs. Neseko man, sako manai gaismai. Tu tā kā Ziemassvētku eglīti. Tā teikt, Raimonds gāja pēc nūjām un atrada kaut ko mums pa ceļam, ar ko izklaidēties, tā teikt, ja? Aiziet, cik izturēs mūsu. Tie, kas izstājās? Viņi izstājās, jā, mēs viņus tā kā... Mēs viņus palīdzam viņiem nākt pie prāti, ka... Savu varēšanu. Elijas blogeru pārstāve. Kā tev sauc, draudziņ? Kā mums tev atrast? Nu, tad nav ar sēliju vispār nekāds sakars. Fuck! Izrādās dirš. Miega fejas. Viņas spēja jūs iemidzināt. Jā. Jūs pazaudēsiet modrību un viņas jūs apburs ar savu skaistumu. Un arī pamodināt. Pastīšu. Nē, nu vispār jau sievietei augums ir labs. Pagaid, redzēt. Normāli, jā. Tas ir daktašs. Pikstiņ daktašs. Viņš jums parādīšu. Kur iebās pikstiņā. Un iemidzinās. Un pamodinās. Mēs esam Engurē. Un blakus Kukūlam. Tūlīt patīsimies, ko Kukūls ir sagatavojis mums no ēdieniem vai padzērieniem. Ko visi dzer. Kukūls.
Tas ir nereāli krūta, ka kukuls strādā un sagaida. Tas ir vienkārši kaut kas kosmiski labs. Pasties, ko viņi mums te piedāvā. Baltais kalns dalībniekiem, ārpats un cepumiņas un kafija. Nereāli krūta, ne? Tas ir kaut kāds līmenis. Re, kur ir īstie latvieši. Tā, pieniņš. Vāc, šitas ir pilnīgs. Pilnīgs servis. Nu. Jā. Tas ir kaut kas. Mēs esam 50. kilometrā. Mēs savācām 2 gājējus. Mums ir 2 gājēju meičus klāt. Viens Dr. Pirkstiņš un viens superkriminālais aģents 007 sieviešu formā. Jā. Kāpēc mēs ejam šeit? Tāpēc, ka šeit var iet. Un mēs ejam. Jā, un klausamies 07 mūziku. 3 naktī ejam mazgāties. Zini, ko Raimīts dara? Viņš mazgājās pa pliciņo. Jā, Arnis jau nomazgājās tā kā. Dīsies uz fona. Kas tad, nu? Nav kas strādā vairs. Ko nozīmē nav? Kas tev pa gaismiņām? Nē, viss kārtībā. Visiem mēs jau sakam, jāliek, atgādinām. Tu jau... Slavēsim kalnu un gaidām vienu darbinieku, kas aizgāja. Paņēma man lukturīt, aizies pārbaudīt, vai ir kāda brīva telts ieliks tur man lukturīt, un es varēšu iet uz to teltu gulēt. Obā, tas ir kaut kāds brīnums. Brīnumi notiek, izrādās. Labākais mākslas darbinieks tātad. Nu, pagaid, tu vēl nesmies, tu tās to pateikšu. Atnāc pateica, es jums saku, nav ceptas desas. Viņš saka, desa vai telts? Es saku, telts. Aizgāju meklēt telti. Kādu man telts bija? Nebija. Bet mums ir zaļš paklājs. Starp citu, desas arī top. Es redzēju, tas tāpēc, ka vairs telti viņš nevar uztaisīt man, jo nav viņam telts. Bet vienalga, atnāca, piedāvāja, plēdiņas atnes cepurnos par plēdiem. Čik, ček, plus. Darbiniekam pieliekat pie algas. Paldies. Nu ko? 11. Viss. Pēduši ir, padzēruši ir. Ejam, gulēt, tiekamies no rītā. Jau. Nu, labrīt. Mēs esam modušies. Pūkstens ir 8 ar kapeikām. Mēs jau taisamies. Mūsu plāns bija gulēt līdz 10. Bet mēs negulēsim. Mēs vienkārši ģepsimies, ēdīsim un iesim. Un viss bija baigi forši. Lādēsimies vēl. Aiziet, vēl palādēsimies jau. Tas ir ejošākais, kas ir. Karstais ūdens, putras. Šogad daudz batonu. Šogad mums ir arī granolas. Medus, neviens nēd tos cepums, nevienam to sauso barīt nevajag. Bet nu kāds nopērk. Un brīnumainā kārtā ūdens vairāk pazūd kā cukurūdens. Cukurūdens stāv te. Čipšus neviens nēd. Nu, te kaut kādi, nu vairs nav cilvēki, kas ēd vienkārši. Visi vairs nēd, vai? Kas notiek ar cilvēkiem? Cilvēki nēd. Cilvēki vairs nēd. Veselīgāk, ja? Jā, pareizi. Cilvēki kļūšu veselīgāk vienkārši. Mums ir ceļa meitenes. Šitās 2 meitenes, mums pa ceļam iet. Jā, tās ir mūsu ceļa meitenes. Atsakot, rīts, saule, putra. Kafiju jau padzēruši, ūdentiņu paņēmām. Apēdam putru un kaut kur pēc minūtēm 20 mēs varam doties ceļā. Un tas nav slikti. Ātri atnāksim, atkal ēdīsim, atkal dzersim. Beidz meditēt uz ēdienu.
ko. Varētu jau, ne? Jau iet jau Raimiņš. Vajadzētu jau iet jau Raimiņš, aizdzētu iet. И брюки превращаются в элегантные шорты. Пожалуйста. Вот, все, шорты. Готово. Pats sevi sagatavojies, visu savilcis, salicis somā ūdeni, visu sagatavojies, lieko noņems tagad. Lieku uz kilogramu. Un mēs varam doties. Arnīts jau ir gatavs. Jā. Ēriks Briedis aizgājis. Arnīts Kūzmans, 9.40. 9.40 mēs aizējām. 9.40. Un kā tikko atnāca laimīgs cilvēks. Esam Rojā. Arnis atvedis pirmklasniekus līdz Rojai. Un tālāk pirmklasnieki dosies ar Arni līdz Kolkai. Tā kā pirmā klase skolotājs Arnis ir sagatavojis jaunos Kolku dubultu ikgadējos dalībniekus. Tagad viņi paši kapās, jo zinās, kur jāiet. Mūzika forši tāda, zin, tāds kaut kāds, zini, tāds ķipa baigi pateikt. Man tā enerģētika, tie cilvēki atnāk, viņi visi tādi davai, ejam, nācam tur. Zin, tādi. Tumšs transformēri ierodās iekšā nometnē. Nu, kā patīk, iet? Nu, patīk. Tev patīk? Patīk. Man nav vārda ļoti labi. Tu nevar izdomāt vārdu priekšā, cik tev patīk, jā? Tas nav aprakstāms. Dalīgi nav. Nu, kāda meitenēm patīk iet tur? Oi, mums viss ļoti labi. Cik labi? Labāk nekā visiem citiem, jā? Nekā dažiem noteikti. Nekā Raivim. Nekā viņa draugam Raivim, kurš tik pamests Grāmalē. Nu, ko darīt, kad nevar paiet, nu, tev nav jāvāk. Šeit tas nav uzdevums. Ja nevar, tev jāpaliek. Viss, tev pašam jāpaliek. Cilvēks parāvis. Igaunis mums arī nāk. Izskatās nevisai priecīgs. ar sāpošām kājām. Viņš runā. Mācēties baigi vērvlēt tā, nu tā tīra, varētu aiziet paprasīt kaut ko viņam. Bet neko, nu, galvenais, kad iet un dara kaut ko. Tas ir pats interesants. Bet viņi jau ir simtniekā, jā. Bet kad simtniekā jau ir, jā. Simtnieki, tas jau ir rekvaigā pa novedni. Viņš meklē tāru, lai atnestu tāru un iemaktu. Kas nāk pa naktīm, tad bišķi paguļ, un tad atkal ies projām. Es īstenībā jūtos vislabāk no visām nometnēm. Vai ne? Tieši šinī, vai ne? Tas tāpēc, ka es varu pagulēt līdz 6 un vienkārši 6 piecelties un aiziet, vai ne? Es nezinu, kāpēc, bet tā ir. Kā jau es to uzzināšu. Tas ir tas, lai gan saka, ka šitā ir mērce, bet patiesībā tā ir nevis mērce, bet Anna Dace sasniegusi nometni. Kāda vēl Anna un Līga sasniegusi arī nometni. Paņem savu aproci, priecīga. Anna vairs neņem, es nesaprotu, ka viņam jāņem šitās aprocis. Nu, ko mēs viņam darīsim? Es paņemšu beigā to vienu un mieru. Nu, nekaut. Banku ģimenes pārstāvis, kamēr banka guļ. Es taisos iet gulēt, bet te ir tik silti. Taisās iet gulēt. Dokumentālists atnāca. Bankam bija daudz ko tev teikt. Nu, bet žēl, ka tu tagad jāizies ātrāk. Bet es jau tagad... Es nevaru teikt to, ko viņš gribēja teikt. Tu nevari, jā? Nē, es nevaru viņa vietā runāt. Viņš jau gribēja teikt, taču tu vienreiz savu kolku. To viņš man jau pateica vairāk kārt. Es domāju, ka viņš satikšu arī pateiks, lai ķēta 3 mājas tālāk ar šito visu pasākumu. Lai tā kolka iet. Bet tevi neviens nepierunāja šoreiz. Vai ne? Vispār neviens neko viņam nejautāja, vienkārši pats izdomāt vai iesner. Viņa arī nogurusi. Jā. Man arī visiem ir ko teikt. Nu, es visiem jautāju, kā vispār jāiet tik daudz. Un pats sev šoreiz jautāju. Es nezinu. Vienkārši atnāk gads paiet. Un liekas, ka jāiet. Un tev tāda sajūta, ka tev atkal jāiet. Viss tu tagad ej, saprotu, ka kaut kas savādāks. Šoreiz vispār bija viss super. Peldējāmies naktī tur Engurs upē, peldējāmies jūrā.
Viss bija super, vispār. Mēs nevienu negaidījām, ar nevienu man nav jārēķinās, vienkārši šeit. Un tad man studenti pieteicās, 3 gabali, kas pirmo gadu iet, kad nezinu kaut ko. Savs pirmklasniekus. Es viņus tagad gulēt, tagad ēst, aizies turien, izdara šito. Un tā viņa arī atnāca, un tagad tās meitenes, viņas iet, viņas grib ātrāk uz autobusu, un viņas ies, es saku, tad tikai taisni, tas arī viss, nekas tur vairs nav vajadzīgs. Bankas ģimenes pārstāvis. Jā. Bet viņa jau ir. Dzirdējāt? Tiksimies nākamgad. Es atdarām, ka nākamgad viņai būs draudzenes līdzi. Es pilnīgi 100% saku, banka noteikti nebūs līdzi. Adoptēto bērnu sauc ideāli. Tu man prasīja, kā man sauc? Man sauc Judīte. Man jāpadomā pat pirms es atbildu. Jā, Judīte, guli, atpūties. Es atpūšos. Finiš jau tuvu. Čau. Jā, čau. Kāpēc negāju ar kādu kopā? Jo labi iet kopā. Pavilka. Viņu kāds pavilka? Gāju kopā. Kas tev pavilka? Es nezinu viņu vārdus. Tā ir. Tu ej, un tu nezini, ar ko tu ej. Tā latviešu dzīve. Neko mēs nezinām. Visus 500. Kleišu tante. Tante, kas ir tā kleitā? Tas ir kaut kas neredzēts. Jā. Jā. Es visu vasaru staigāju kleitās sistēmā. Ļoti labi. Jo tā arī dari. Jā? Tieši tā arī jādara, jā. Galā. Ej paši viens nakti, garnisēt saļanku. Un tūlīt mēs ar palikušos studentu iesim uz kolku. Izskatās mums diezgan klusi palicis šeit, kā redzat, neviena nav. Kāds pie zupas pilvas. Jā. Bet viss ir mierā. Pačučē cilvēki. Ko Remīt, mums ir labi iet kopā. Jā. Un mēs ejam. Sākām kopā. Ejam arī kopā. Jā, finišē. Vienīgais students man palicis. Izturīgi. Ko es varu teikt par nometnēm? Zinu ko, šogad laikam neko sliktu nevar pateikt par nometnēm. Tiešām nometnes bija līmenī un nometnes vadītājiem es lieku plus. Jo visi bija atbildīgi un kārtīgi. Tā. Un jā, ļoti patīkami. Un cilvēki, es nezinu kāpēc, bet ļoti kārtīgi. Ne ēdiens izmētāts, ne. Vienkārši bija skaisti, ja. Mēs ar Raimondu dodamies mūsu pēdējā ceļā. Pēdējā posmā. Kolka dubulta 2024. Jā. Viņš nedaudz klibo. Un viņam droši vien skatoties, man liekas, ka es par neesmu gājis. Bet... Tu nedrīkst rādīt, ka tev jāklibo. Vienkārši viss ir kārtībā, tiešām. Arnim tiešām viss ir ļoti labi. Viņam nav bijis tādas, kaut kādas tādas krīzes, ja. Gan vienīgais sākumā, ka viņš sāk iet ar botām. Tad viņš uzvilk krokšus un ir nogājis 100 km ar krokšiem. Jā. Un vēl tūlīt tās noies 30 un būs skaisti. Tā kā līdz nāve mūs šķirs. Tā tas ir, jā. Wow, kas šis par pasākumu? Wow, jau. Kapučīno. Jā, tu nosvēs. Ģipkas sveiciens. Viņam ir tas malacis puika un končas sagatavo un kaut ko uztais, te smuku un skaistu un uguns, kur viņš kurina. Skaisti, mēs varam vēl pasēdēt. Mums bija plāns, ka mēs te atpūšamies. Jā? Jā, tāpēc, kad mēs esam nogājuši savus kilometrus un tā. Esam sagaidījuši rītu. Melncils 123 kilometri.
Un līdz Kolkai paliek 13 kilometri. Melnsils. Studenti visi atkrituši. Viss. Arnis var droši turēt kursu taisni uz Kolku. Un palika 11 kilometri. Tā, jā. Bija forši, jā. Bija forši. Šis gads bija interesants, jā. Nu, organizatoriem šogad var ielikt plusiņu. Ne tāpēc, ka viņi izdabā man. Nē, bet tāpēc, ka bija tiešām viss labi. Un Rojā gana vietas, kur cilvēkiem gulēt bija. Ēdiens vienmēr viss stāv smuki, nekur nebija izmētāts nekas. Nu, bija viss, toķi tā kā vajag. Es teiktu tā, ja šo visu ievēros katru gadu, tad cilvēku pulks tikai augs, jo tiešām bija viss tādā augstajā līmenī. Gan ar ēdieniem, gan ar dzērieniem. Viss bija skaisti. Nu, forši, jā, forši. Arnis turpina ceļu, redz finišu. Finišs ir tur. Skaists finišs šodien būs. Ar sauli. Tā arī gribējās, lai ir redzama tur austošā saule. Jā, forši satikti cilvēki, papļāpāts ir gana daudz. Neinčīgi, jā. Nu, ja nezinu, ko darīt, tad izaicini sevi uz nākamo pārgājienu. Kā Arnis gāja šogad? Krokšos, skaties, Arnis iet krokšos 100 kilometrus. Oh my God! Pamēģini tu noiet krokšos 100 kilometrus. Atklāsme no Ingas. Kaut kur 125. kilometrā. Nu, Inga, šauj vaļā. Ejot Rojā, es sadzēros buļļonu, ļoti labi zinot, ka, var jau būt, ka tas nav buļļons vai gurķīša, vai es arī nezinu. Varbūt, ka tas ir slodze. Ko pēdējie metri. Bet kaut kā baigi grūti man viņi iet. Tā smagnēji. Jā. Pēdējie metri. Neviens nešaubījās, ka tas būs, un tas būs šodien un tikos.
Sveicam, sveicam. Prieks tev redzēt, vienmēr virsotnē, paņem aprocīti. Ko es varu pateikt šodien? Mārtiņ, ko es varu pateikt? Mārtiņ, viss bija ļoti labi. Viss bija ļoti labi. Saļanka nebija garšīga. Bet 2 plus par katru nometni. Nu, mēs jau ņēmām vērā, ko tu teici Expo. Es tev palīdzēšu ar šito. Mēs jau, tu jau esi tāds bargais kritiķis pārgāji, tāpēc mums bija svarīgi, lai uzmanību labākā pagājuši. Tas jau ir man tikai nometne, ceļš jau nemainīgs, bet nometnes tas, kas iedod. Prieks, ka tev patika šogad labākā pagājušo gadu. Nu, paldies jums, Baltais kalns, tiekamies iespējams nākošais gads. Jā. Fotogrāfs, kurš fotografē mani entās reizes. Es nezinu, cik man bildes būs, bet es domāju, ka miljons. Mans beņķis, es, mana soma. Nē, blakus, bet viņiem vajag goda vietu. Goda vietu iedot viņiem vajag. Paldies tev, paldies visiem. Pasties, goda vieta. Krokši šogad glāba visu. Jā. Nu, viss bija labi. Viss. Tas arī viss. Man gāja īstenībā negaidīti labi. Tā bija mana pirmā reize. Nevienas tulznas. Jūtos labi. Vēl varētu šodien iet. Vai varētu ieteikt citiem arī sevi pārbaudīt un iziet? Noteikti. Varbūt viens ir sevis izaicināšana, otrs īstenībā paskatīties. Man, piemēram, likās, ka es zinu šo piekrasti, kā viņi izskatās, bet īstenībā viņi ir tik ļoti dažādi un tieši tās vietas, kur nevar piebraukt, viņas tik ļoti skaistas un cilvēku acis neredzējušas, man liekas, tā vien vērts ir iet. Nu super, tad tiekamies nākošajā gadā. Varbūt padomāšu. Ko lai saka? Un paldies, ka atkal noskatījies kārtējo Arņa garlaicīgo stāstu par to, kā viņš gāja kolku dubulti 2024. Nu, iespējams, ka tiekamies 2025. Nu ko, davai, čau.